Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kas man ir, to es tev dodu. Šodienas rakstu vieta. Bet Pēters sacīja: sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Jēzus Kristus no Nāceretes vārdā, celies un staigā. Apustuļu darbi, 3. nodaļa, 6. pants. Šodienas pārdomas. Apustuļu darbu 3. nodaļā lasām, ka Dievs caur Pēteri dziedināja tīzlu vīru, kas tāds bija no mātes miesām. Bieži mēs ticīgie nosprūstam tajā, ka mums nav nedaudz naudas, ne ticības brīnumainai dziedināšanai. Vēlos, lai tu apzinies, ka Dievs tev šodien neprasa darīt to, ko paveic Pēteris. Dievs zina tavu ticības mēru un to, ko tu spēj paveikt. Atļauj viņam lietot gan to, kas šodien ir tavā rokā, gan to, ko esi satvēris ticībā. Tieši šodien tu satiksi kādu, par kuru tu vari aizlūgt. Kādu, kuram tu vari sniegt ticību un cerību stiprinošus vārdus. Kādu, kuram tu vari liecināt par savas dzīves pamatu – Jēzu Kristu. Bet varbūt Dievs tev šodien dos iespēju lietot tavas finanses, un tu liecināsi par savu Dievu ar praktisku palīdzību. Kad izvēlies būt devējs, tu būsi pārsteigts, kā Dievs tevi apgādās ar visu, kas nepieciešams, lai tu vienmēr būtu svētīts un par svētību citiem. Šodienas lūgšana. Mīļais Tēvs, es tev pateicos, ka tu vienmēr nodrošini mani ar visu nepieciešamo, lai es būtu par svētību citiem. Patiesi, tu vairo gan manu ticību, gan finanses. Māci man katru dienu pamanīt cilvēkus, kuriem tu mani vēlies lietot par svētību. Jēzus vārdā. Āmen.